Vai tu kādreiz esi domājis, kāpēc cilvēki uzvedas tā, kā viņi uzvedas? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir nepieciešams saprast, kas ir behaviorisms. Behaviorisms ir viens no virzieniem uzvedības psiholoģijā. Galvenais pētniecības objekts ir ārējie kairinātāji un reakcija uz tiem, ignorējot apziņu. Tas apgalvo, ka cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas, balstoties uz iepriekšējiem nosacījumiem. Tātad uzvedība tiek apgūta miedarbībā ar ārējo vidi. Tātad uzvedība ir vienkārši reakcija uz stimuliem. Bet kas ir stimuli? Stimuls ir parādība, apstākļu kopums, līdzeklis un tam līdzīgi, kas stimulē, kā arī ir ierosinošais kairinājums. Tas var izraisīt gan fiziskas, gan uzvedības izmaiņas. Viss sākās ar Pavlovu. Ne jau ar šito. Ar ko tad? Vispār viss sākās ar Ivanu Pavlovu. Ivans Pavlovs bija krievu fiziologs un psihologs, kurš 1904. gadā saņēma Nobela prēmiju medicīnā par saviem pētījumiem par gremošanas sistēmu. Tomēr viņš plaši pazīstams tieši kā pirmais, kurš aprakstījis nosacītā refleksa fenomenu. Lai gan daži psihologi mēdz meklēt disciplīnas izcelsmi senajā Grieķijā, lielākā daļa nozares pārstāvji uzskata, ka psiholoģijas sākums meklējams ap 19. un 20. gadsimta miju, kad krievu zinātnieks Ivans Pavlovs veica savus slepenos eksperimentus ar dzīvniekiem. Pirms Pavlova valdīja uzskats, ka cilvēku un dzīvnieku uzvedība galvenokārt ir iedzimta vai apzināti loģiska. Pavlovs pierādīja, ka uzvedība var tikt apgūta, savstarpēji saistot notikumus, kuri sākotnēji nav cieši saistīti. Šajā nozīmīgajā eksperimentā Ivans Pavlovs suņiem sniedza neitrālu stimulu – zvana skaņu, un vienlaikus ieviesa arī beznosacījuma stimulu – barību. Suņi barības klātbūtnē reaģēja ar siekalošanos. Atkārtot savienojot zvanu ar barību, pētnieku mērķis bija izveidot saistības starp abiem stimuliem. Laika gaitā notika ievērojama transformācija. Suņi sāka saistīt zvanu, kas sākotnēji bija neitrāls stimuls, ar nenovēršamu ēdienu ierašanos. Rezultātā zvana skaņa vien sāka izraisīt reakciju, siekalošanos, ko sākotnēji izraisīja tikai ēdiens. Bet kā tas parādās mūsu ikdienas dzīvē? Reiz, kad vēl bijāt bērns, jums iekoda suns. Turpmāk jūs no suņa visticamāk baidīsieties, jo vienmēr atcerēsieties tieši šo atgadījumu. Jūsu smadzenes sasaistās. Suns ir sāpīgs notikums. Kā piemēru no reklāmas un mārketinga industrijas varētu minēt Apple produkts. Ieraugot iekost ābolu, pirmais, par ko lielākā daļa cilvēku iedomājas, ir zīmols Apple un viņu izveidotais produktu klāsts. Par ko jūs iedomājaties, kad izdzirdat frāzi "just do it"? Jūs noteikti iedomājaties par atpazīstamo zīmolu Nike, kas asociējas ne tikai ar šo frāzi, bet arī ar sportu un kvalitatīvu sporta inventāru un apģērbu. Izdzirdot šo frāzi, cilvēki nereti jūtas iedvesmoti. Tātad atbildot uz jautājumu, kāpēc cilvēki uzvedas tā, kā viņi uzvedas, vienkārši atbilde būtu: uzvedība rodas miedarbībā ar ārējo vidi. Mums katram ir apstākļi, kas ietekmē to, kā mēs dzīvojam, un tie ietekmē mūsu uzvedību.